Ir tā, ka varbūt jūs redzat aizmugurē, jums ir plakāti, baigi garais nosaukums bezpilota gaisa kuģu uzraudzības pārvaldības sistēmas izveide. Tas ir tas, kas ir jāizveido civilās aviācijas aģentūrai kopā ar citām institūcijām. Tāda moderna digitāla platforma, kur vienkopus varētu būt un būs šie te pakalpojumi, kas saucās taudības pilota reģistrēšanās, to pašu eksploatantu reģistrēšana, eksploatācijas atļauju kārtošana, tur vienkopus būs apmācības, eksāmeni, tur būs arī pakalpojumi, kas saistās, gan lai tu piereģistrētos, nokārtot eksāmeni, samaksātu, plus tur būs iekšā arī viss, kas saistās ar lidojuma saskaņošanu, un arī šo te, mēs tā domājam, arī ģeogrāfisko zonu pieteikšanu. Lai tu vari paņemt rokā telefonu, ja, un tu izej ārā kaut kur savā pļaviņā, atrod uzspiedu pogu, kur tev ir karte, bet iereģistrējies, protams, iekšā, un tad attiecīgi izveido šo te zonu, kur tu gribi lidot un saņem saskaņojumu. Akceptu, tu pacēli dronu gaisā, bet tai pašā laikā tu esi ievadījis iekšā tur informāciju, kas ir tavs identifikācijas kods, tava drona, ja, nosaukums vai reģistrācijas kods, un tur ir arī informācija par tevi. Tā, lai vienkopis tu visu varētu redzēt, darīt vienā vietā.